Peppa Pigai nav jāzina, ka mēs eksistējam, bet gadu gaitā šovs šo noteikumu ir pārkāpis biežāk, nekā jūs varētu domāt. Tēli skatās tieši kamerā. Stāstītājs tiek atklāti pieminēts. Šodien mēs apskatīsim labākos 4. sienas laušanas brīžus Peppa Pigā. Sāksim ar vistrakāko 4. sienas pārkāpumu visā seriālā. Sērijā par spēļu zāli, pēc veselas sērijas, kurā viņi uzvar katrā spēlē un savāc milzīgu žetonu kaudzi, Peppa un viņas ģimene dodas pie balvu letes, gaidot kaut ko pārsteidzošu. Miss Trusīte pasniedz galveno balvu – zīmuli, nevis trofeju, ne milzīgu mīksto rotaļlietu. Viens parasts zīmuls pēc veselas pēcpusdienas pūlēm. Stāstnieks cenšas to pasniegt pozitīvi, uzstājot, ka Peppa tiešām ļoti mīl savu jauno zīmuli. Bet uzreiz pēc tam, kad viņa to saņem, Peppa paskatās tieši kamerā ar skatienu, kas pasaka visu, ko vārdi nespēj. Viņai nav jāpasaka ne vārda. Tikai šis skatiens vien pasaka visai auditorijai, ka spēļu automātu balvu sistēmas ir krāpšana. Un mēs tikko noskatījāmies, kā 4-gadīga meitene šo mācību apgūst reālajā laikā, kameras priekšā. Bet vistrakākais 4. sienas laušanas brīdis visā šovā notiek sērijā Kino apmeklējums. Ģimene ir iekārtojusies kinoteātrī, un stāstītājs sāk stāstīt kā vienmēr. Izņemot šoreiz, pirms viņš pat paspēja pabeigt savu teikumu, visa zāle pagriežas un apklusina viņu. Šodien Katrs tēls. Vienlaikus stāstītājs patiešām pārtrauc runāt. Uz mirkli viss aktieru ansamblis kopīgi atzīst, ka stāstītājs pastāv, ka viņš ir kopā ar viņiem telpā un ka viņiem ir apnicis, ka viņš runā filmas laikā. Šī nav mājiena. Šī ir 4. siena, kuru nojauc pūlis. Tagad atgriezīsimies pie pašas pirmās Peppa Pig sērijas – dubļainās peļķes. Ievadā Peppa skatās tieši uz mums, un vēlāk sērijā viņa ielec peļķē un paziņo: Man patīk dubļainas peļķes, skatoties tieši kamerā. Man patīk dubļainas peļķes. Jau pašā sākumā šī pārraide izturējās pret mums tā, it kā mēs būtu kopā ar viņu vienā telpā. Nevis kā neredzama auditoriju, kas skatās no kaut kurienes tālumā. Arī papīra spēlēs ir klusāka šīs versija, kad madāma Gazele slavē Molijas kurmītes papīra koku. Tas ir vislieliskākais, ko viņa jebkad ir redzējusi. Edmunds Zilonis acīm redzami nav pārliecināts. Viņš skatās tieši kamerā, gandrīz pārbaudot, vai mēs to dzirdējām tāpat kā viņš. tiešām ļoti labi, Molī. Un vēlāk, kad madāma Gazele it kā starp citu saka: Jā, animācijas veidošanai ir nepieciešama pacietība. Tas šķiet mazāk kā teikums bērniem un vairāk kā pārraide, kas it kā klusi mums pati sevi izskaidro. Sērijā Zelta zābaciņi Peppa iet vēl tālāk. Viņa pat skaļi pasaka sērijas nosaukumu, it kā pieteiktu savu pārraidi. Zelta rozā, augstākā. Nu, tehniski tā tiešām ir viņas pašas pārraide. Vēlāk sērijā Vendija Vilka pagriežas pret kameru un saka: Tas ir tieši kā pelnrušķītē. Runājot tieši ar skatītājiem, nevis ar citiem tēliem. Un beigās dubļu peļķu šļakstīšanās kļūst tik traka, ka dubļi pat uzšļakstās pāri ekrānam. Hauss izlauzās tieši cauri televizoram. Tas pats triks parādās vēlreiz arī dubļainajā festivālā. Zeme pēc vairākām lietainām dienām ir pārvērtusies milzīgā dubļu peļķē. Un kad tētis Cūciņš ieliek iekšā, šļakatas pārklāja visu ekrānu. Šovs vairs tikai nerunā ar mums, tas uztver pašu ekrānu kā daļu no pasaules. Lietas kļūst patiesi dīvainas sērijā Televīzijas zeme. Suzija Aita ieslēdz savu televizoru un tur rāda raidījumu, kurā Peppa stādās priekšā tieši tāpat, kā viņa to dara katras īstās sērijas sākumā. Tas nozīmē, ka pašas Peppas pasaulē ir televīzijas raidījums ar nosaukumu Peppa Cūciņa, kurš sāks tieši ar tādu pašu ievadu, kādu mēs redzam īstajā seriālā. Šovs būtībā ir izveidojis pats savu atspulgu sevī. Līdzīga lieta notiek sērijā Tēta kino kamera. Tētis Cūka filmē ģimeni ar kameru, un pēdējā ainā Peppa pēkšņi pārslēdzas uz vadītājas režīmu un atkārtoti iepazīstina Džordžu, mammu Cūciņu un sevi pašu. Gandrīz vārds vārdā, tāpat kā īstā šova sākumā. Šis ir mans mīļais mazais brālītis, Džordž. Uz mirkli Peppa nav tikai tēls multfilmā Peppa Cūciņa, viņa ir arī šī šova vadītāja pašā Peppa Cūciņa multfilmā. Sērijā Supervaroņu ballīte Miss Trusīte tiek galā ar ballītes hausu, kad viņa paskatās kamerā un saka: Kamēr nav atvērts neviens loks. It kā viņa tieši mūs brīdinātu. Arī stāstnieks tiek iesaistīts šajā. Sērijā Akmens baseini, pēc tam, kad Peppa sūdzas, ka nav smilšu, stāstnieks saka: Peppa un Džordž mīl celt smilšu pilis.
Un abi bērni uzreiz paskatās uz kameru, it kā viņi būtu dzirdējuši, ka kāds runā virs viņu galvām, un gribētu pārliecināties, vai arī mēs to dzirdējām. Savvaļas ziedu mežā stāstītājs izsaka nejaušu faktu. Latīņu valoda ir valoda no ļoti seniem laikiem. Un Edmunds Zilonis piekrītoši māja ar galvu, it kā tieši atzītu stāstītāju, kas nozīmē, ka stāstītājs nav tikai fona skaņa. Viņš ir pietiekami klātesošs šajā pasaulē, lai tēli varētu uz viņu reaģēt. Tētis Cūciņš iegūst savu mirkli jautrajā skrējienā. Pēc tam, kad pirms sacensībām apēdis pārāk daudz spageti, viņš paskatās tieši kamerā un atzīstas. Es nedomāju, ka man vajadzēja ēst tik daudz spageti. Tas būtībā ir kā dzīva atvainošanās skatītājiem. Un sērijā lielais paziņojums pēc tam, kad mamma Cūka atklāja, ka ir stāvoklī, Pepa sāk uzdot bīstamos papildu jautājumus par to, kā mazulis tur nokļuva. Tētis Cūka skatās tieši ekrānā, pilnīgi bezpalīdzīgs, klusībā lūdzot skatītājus viņu izglābt no šīs sarunas. Speciāli izlaidums Iemācies alfabētu ir pilns ar šādiem brīžiem. F burta sadaļā Pepa dzied. Es esmu mazs vārdeņš. Skatoties tieši kamerā, it kā viņa uzstātos tikai mums. Kad viņi nonāk līdz M, visa ģimene lēkā pa dubļainām peļķēm, skatoties kamerā, it kā pārbaudītu, vai mēs atbalstām viņa dzīves izvēles. Tā pati dziesma par Vardīti atkal parādās sērijā Vardes, Tārpi un Tauriņi. Un līdz sērijas beigām Pepa pilnībā pārstāja runāt ar saviem draugiem un vienkārši tieši skatītājiem pasaka, kurš viņai patīk vislabāk. Bet man vislabāk patīk Vārdes. Sērijā Mīkstā rotaļu zona tētis Cūciņš paskatās kamerā pirms ieiet rotaļu laukumā un saka: Es iešu tur iekšā un iesprūdīšu. Viņš skaļi paredz savu nākotni mums, un tad viss notiek tieši tā, kā viņš teica. Tēta Cūciņa dzimšanas dienā, pēc tam, kad visa ģimene kā pārsteigumu viņa dzimšanas dienā ielēca dubļu peļķē, tētis Cūciņš pašās beigās pagriežas pret kameru un saka: Šī ir mana labākā dzimšanas diena jebkad! Viņš nerunā ar Pepu vai mammu Cūciņu. Viņš runā ar mums, it kā viņam būtu īpaši svarīgi, lai mēs zinātu, cik laimīgs viņš ir. Edmunds Zilonis iegūst savu brīdi sērijā par veidzirnavām. Pēc tam, kad viņš pareizi izskaidro, kā veidzirnavas ražo elektrību, stāstnieks viņu nosauc par diezgan gudru puiku. Edmunds Zilonis ir diezgan gudrs puika. Un kā pēc komandas Edmunds Zilonis pasmaida tieši kamerā, it kā viņš visu savu ģeniālā mazuļa dzīvi būtu gaidījis, kad kāds viņu oficiāli atzīs. Pat iztēle nav pasargāta no tā. Sērijā par laika kapsulu Pepa iztēlojas nākotni, kurā viņa un viņas draugi dzīvo uz mēnesis. Denijs suns iztēlojas, ka lido ar kosmosa raķeti, un kamēr viņš to dara, viņš pagriežas un saka tieši kamerai: Un es lidošu ar kosmosa roketi. Viņš pārkāpa 4. sienu, būdams savā iztēlē, kas liek uzdot jautājumu, vai Denijs zina par mūsu eksistenci pat savās iedomās. Džordžs saņem jauku brīdi sērijā par zobārstu. Pēc tam, kad doktors Zilonis viņam paziņo, ka zobi ir veseli, stāstītājs saka, ka Džordžs ir ļoti lepns par saviem tīrajiem zobiem. Džordžs ir ļoti lepns par saviem tīrajiem zobiem. Un Džordžs uzreiz pagriežas pret kameru un demonstrē savus zobus tā, it kā viņš būtu zobu pastas reklāmā. Miss Trusīte tiek pie vishaotiskākā. Dziedāšanas konkursā viņa izpilda pilnu repa dziesmu par visiem darbiem, kādus jebkad ir strādājusi, uzskaitot tādas lietas kā ugunsdzēsēja, nirēja un bibliotekāre, pat atgādinot visiem, ka reiz saņēma medaļu no karalienes. Viņa visu noslēdz burtiski pasakot bumps un nometot mikrofonu, bet īstais 4. sienas pārkāpums ir tas, kur viņa visu laiku skatās. Ne uz žūriju, ne uz kādu citu ainā, bet uz mums. Ir tā, it kā viņa būtu gaidījusi 8 sezonas, strādājot šķietam 50 dažādos darbos, lai kāds beidzot viņai pajautātu par viņas darba ētiku. Un tagad, kad viņa ir uz skatuves, viņa pilnīgi noteikti pārliecinās, ka mēs to redzam. Tātad lūk kā ir. Pepa Cūciņa jau kopš pašas pirmās sērijas klusi ir lauzusi 4. sienu, un tas nekad īsti nav apstājies. Kurš brīdis tev pārsteidz visvairāk? Pastāsti mums komentāros. Un kā vienmēr, tiksimies nākamajā video.